Izaicinājumi ir vairāki. Vispirms tas ir strateģiskais mērķis palielināt Tele2 tirgus daļu Latvijas mobilo sakaru tirgu. Un to izdarīt šobrīd šajā situācijā ir pietiekami liels izaicinājums. Tomēr mēs esam apņēmības pilni un mums ir vajadzīgie cilvēki, vajadzīgie resursi un vajadzīgais atbalsts no lielās Tele2 grupas, lai ar šo uzdevumu tiktu galā. Otra lieta, par ko mēs varētu runāt, ir kvalitātes uztveres palielināšana. Tele2 ir ieguldījusi ļoti daudz darba, līdzekļu un pūļu pēdējos gados, lai uzlabotu kvalitāti, gan tīklā, gan klientu apkalpošanā, gan citās vietās. Un šobrīd mūsu izaicinājums ir pastāstīt lietotājiem un pastāstīt sabiedrībai par to, kāda šī kvalitāte patiesībā ir. Un tā šobrīd ir laba. Nu, un trešā lieta, ko man gribētos pieminēt, ir biznesa klientu tirgus, kur mūsu uzdevums ir palielināt tirgus daļu. Un jo īpaši raugoties uz valsts sektoru, kā ieguvēji būtu visa sabiedrība, visi mūsu nodokļu maksātāji, ar kuru palīdzību šobrīd tiek uzturētas valsts iestādes. Kā mēs redzam šeit iespēju valstī ietaupīt vairākus miljonus latu. Tele2 ir atvērts partnerībai un ir bijis atvērts partnerībai. Tādēļ mēs raudzīsimies uz visu iespējamo pakalpojumu klāstu, ar kuriem mēs varētu sekmīgi startēt arī biznesa klientu segmentā. Tas ietvers noteikti arī partnerus, kuri nodarbojas ar citu veidu pakalpojumiem kā Tele2. Taču runājot par cloud computing, šī lieta ir izskatīšanas stadijā un šobrīd es attiekšos no konkrētiem paziņojumiem. Tehniski tas ir iespējams. Jautājums ir par pieprasījumu un par sadarbības līgumiem šobrīd. Mēs izvērtējam šos jautājumus un es domāju, ka šī gada laikā būs daži interesanti piedāvājumi. Viens no strateģiskiem tehnoloģijas mērķiem ir ieviest 4. paudzes mobilo infrastruktūru, long-term evolution infrastruktūru. Un šai ziņā ir jau Tele2 grupas līmenī veikts darbs, ir noslēgts līgums Ķīnas piegādātāju Huawei par tīkla eksperimentālās kārtas izveidošanu Zviedrijā. Un, protams, arī Tele2 Latvijā piedalīsies, vai tas būs vai soli, jeb skaistuma konkurss, jeb kāds cits veids, kā tiek sadalīts frekvences un lietošanas atļaus 4G tīklos, jo mūsu strateģiskā iecer ir nodarboties ar 4G.